Sveicināti! Tas ir gaisa kompresors. Tas ir ļoti populārs instruments, gandrīz katra darbnīca tāds ir. Protams, konkrēti šis ir vismazākais variants, kāds varētu būt. Šeit ir kādi 6 vai 8 litri. Parasti izmanto vai 20 litrus vai 50 vai vispār tādus lielus. Bet visiem tiem kompresoriem ir viena liela bēda un viena problēma, ka, var teikt, pilnīgi visi ik pa laikam viņiem notiek gaisa noplūde. Un, kad tā gaisa noplūde notiek, tad gaisa pazūd no rezervuāra un kompresors no jauna ieslēdzas. Un dažreiz tā noplūde ir tik spēcīga, ka viņš ieslēdzas ik 20 minūtes, un tas baigi besī nevar normāli strādāt, tāpēc, ka viņš ir skaļš. Un, protams, gribas, lai tā nebūtu, lai viss būtu pilnīgi hermētiski, un viņš strādātu un iedarbotos tikai tad, kad vajag. Tad, kad mēs tur vai riepu pumpēm, vai tīram kaut ko ar gaisu. Tāpēc es tagad noņēmu nost korpusu, lai visu tur labāk redzētu. Un šim kompresoram arī ir tāda problēma, ka viņš pilnīgi netur. Apmēram pa 2 stundām pilnīgi pazūd viss gaiss. Un tagad Ēriks ir Würth produktu speciālists. Viņš tagad mums pastāstīs, ko var Würth piedāvāt, lai visas tas kompresoru problēmas atrisinātu. Un lai tas kompresors strādātu kā pulkstenis un lai viss būtu forši. Kāda vispār ir tāda risinājuma? Jā, jebkurai pneumo iekārtē vai jebkurai iekārtē, kam ir spiediens, mēdz būt noplūdes. Un pirmais, lai to problēmu atrisinātu, mums ir jānosaka, kur ir tā noplūde. Un tam mums ir risinājums. Mūsu klāstā ir gaisa noplūdes detektors. Aerosolā, tātad attiecīgi mēs dabūjam to spiedienu, mēs varbūt dzirdēsim pat kur šņāc, bet nevienmēr tā ir. Varbūt tā noplūde ir tik maza, ka mēs nemaz nedzirdēsim. Mēs redzēsim burbulīšus vai mēs tieši dzirdēsim? Kā tur ir? Uzpūšot šo aerosolu, redzēsim burbulīšus. Bieži vien tās noplūdes ir tik liels, ka pat nav nepieciešamība pūst to noplūdes detektoru, bet mēs vienkārši varam uz dzirda vai pat sajust to, ka pūš kaut kur garām. Un attiecīgi, pēc tā, kad viss ir noteikts, kur ir noplūde, mēs jau sākam domāt par risinājumu. Un arī tam mums ir mūsu klāstā esoši risinājumi. Visbiežāk problēmas ir vītņu savienojumos, un šeit mums arī ir vairāk variantu, ko piedāvāt mūsu klientiem. Sākot ar blīvējošām lentām un diegiem, beidzot ar ķīmijām, attiecīgi, kas darbojas kā hermetiķi vītņu savienojumu vietās. Mums ir pieejami arī šie te maināmie pneumatiskie savienojumi ar daudz dažādu veidu vītnēm. Tagad mums ir uzdevums saprast, kur ir tā gaisa noplūde. Sešas ir uzpumpētas un ir svarīgi izslēgt no elektrības, pirms kaut ko darīt tālāk. Un ko mēs tad tagad darīsim? Jā, pirmais solis ir noteikti, kur ir sūce. Un šim te mēs izmantosim gaisa noplūdes detektoru. Aerosola formātā nedaudz sakratam, varam vaļā un, ja mēs šobrīd izteikti nedzirdam, kur ir noplūde, tad mēģinām vienkārši, teiksim tā, uz potenciāli iespējamām vietām viņu pūst virsū. Un kādas ir tas potenciāls vietas? Parasti tie ir savienojumi. Šajā gadījumā savienojumi ir daudz, mēs tie skaidri uzreiz nevaram noteikt, kurš ir īstais. Pūtīsim uz visiem pēc kārtas, mēģināsim, skatīsimies un tiklīdz mēs redzēsim burbulīšus, sapratīsim, ka tā noplūdes vieta ir atrasta. Mēs atradam, ka problēma ir pneumatiskas savienojumā. Ko mēs darīsim tagad? Šajā gadījumā var redzēt, ka problēma ir varbūt nevis tieši pneumatiskā savienojuma, bet vītnes vietā, kur attiecīgi viņš tiek ieskrūvēts korpusā. Tad mums ir 2 varianti. Vai mēs nomainām pneumatisko savienojumu, attiecīgi, kur jau pati vītne jau ir noblīvēta, vienkārši paņem un ieskrūvējam jaunu, vai mēģinam šo pašu vītni noblīvēt pa jaunam. Tad tagad mēs darīsim tā, mēs atskrūvēsim nost un noblīvēsim to vītni, un tad paskatīsimies, vai mums tas dos kaut ko vai ne. Tieši tā. Ir ļoti svarīgs moments. Pirms mēs noskrūvēsim nost to savienojumu, vajag dabūt gaisu ārā. Skrūvējam nost savienojumu. Pirms uzklāt plīvējošo lentu, jātīra ir vītne. Šajā gadījumā es izmantošu IPA tīrītāju. Uzpūšu, noslauku nost tāpat, cik ir iespēja iekšējai vītnei. Izgaro viņš momentāli, tāpēc principā uzreiz varam ķerties klāt vītnes blīvēšanai. Ņemam lentu
Liekam virsū, pieturam ar pirkstu, nedaudz nostiepjot, tinam virsū lentu. Kāds 5-6 riņķus. Kad ir uztīta, nogriežam un skrūvējam iekšā savienojumu. Skrūvēsies stingri, tāpēc tā lenta ir uztīta, bet nozīmē, ka jau ir sācies blīvēšanas process. Erika izdarīja visu, ko viņš varēja, un tagad mēs ieslēgsim kompresoru un pārbaudīsim, vai ir sānācis vai nav. Kā redzams, nekāda burbuļa nav, attiecīgi savienojums ir hermetisks. Eriks visu izdarīja ļoti labi, un šeit viss ir kārtība. Nekāda burbuļa nenāk, un savienojums tiešām ir hermetisks. Bet mums ir vēl daži līdzekļi, un tagad mēs atkal visu atvienosim un parādīsim, kā darbojas tie citi līdzekļi. Esam izskrūvējuši savienojumu, tagad atkārtot notīram gan ārējo vītni, gan iekšējo. Un tagad blīvēm izmantosim diegu. Pieturam ar pirkstu un tinam virsū. Arī šo savienojumu pārbauda, vai ir kārtīgi noblīvēts. Neredzam nekāds burbuļs, tātad savienojums ir noblīvēts. Gan lente, gan diegs, tie bija tādi mehaniskie līdzekļi. Bet ir arī kaut kas labāks, vai ne? Tieši tā. Ir arī ķīmiskie līdzekļi. Šajā gadījumā mēs izmantosim all-in-one universālo hermētiķi. Viņa iegūms ir tāds, ka montāža ir pavisam elementāra. Attīram, uzklājam un skrūvējam iekšā. Vienīgais jāņem vērā to, ka jāsagaida līdz ķīmijas atsietē. Un jāņem vērā tas, ka šo nevajadzētu lietot mīnus grādos. Problēma bija vītnē. Bet ko darīt, ja problēma būtu paša konektorā? Šajā gadījumā, ja problēma būtu pašā ātrā savienojumā, tad vienīgais risinājums ir nomainīt pašu savienojumu. Mūsu klāstā ir daudz un dažādi pneumatiskie savienojumi. Gan ar vītni, gan ar tā saucamo eglītes veida. Gan iekšējie, gan ārējie. Šoreiz mums izdevās ļoti efektīvi atrisināt visas mūsu problēmas. Tieši tā. Šajā gadījumā problēma bija vītnē, un attiecīgi mēs veicot jaunu blīvējumu, esam atrisinājuši visu problēmu un vairs nekādas sūdzes nav. Ja problēma būtu pašā savienojumā, mēs nomainītu savienojumu un varētu turpināt darbu.